nekāds noslēpums, ka bērniem reizēm gadās pastrādāt kādu nedarbu. Reizēm tas vienkārši notiek, un tur nekas nav līdzams. Piemēram, kā šajā anekdotē. Ģimene sēž pie brokastu galda. Visi ēd. Mamma, protams, iet diētu un ēd tikai zaļos lapu salātus. Mammu pēkšņi ierunāja Sannīte. Klusi, Annī, tu zini, ka pie galda nesunās. Bet, mammu, tu dzirdēji, ko teica, runās, kad būs pēdus. Maltīte turpinās klusējot, un meitene ar katru brīdi atplaukst ar vien platākā smaidā. Kad mamma pēdējo salātu lapeti notiesājusi, viņa jautā meitai, nu, kas tev bija tik svarīgs sakāms? Nu jau ir par vēlu. Es tikai gribēju pabrīdināt, ka tavos salātos ir gliemes. Reizēm visiem tā var gadīties, pat mūsu mīļajām māmiņām, kas gluži kā sniedziņš, kas ziemu krīt, tu esi tik gaiša un maiga. Māmiņ mīļo, tev saku labrīt un pieglaužu vaigu pie vaiga. Tu jau zini, ka visādi gadās, nes kur tās nelaimes rodas. Laboties gribas, bet tomēr mazliet atkal pareizītei gadās. Nesolu šorīt, bet nosklūstu. Jauka, lai tev šī diena. Māmiņ mīļo, tik labas kā tu nav pasaulē laikam nevienas.